Jau, visi esam dzirdējuši, vai esam bijuši, vai zinām, kas ir humpols. Bet, vienmēr sakot, humpols tas ir lietot apģērbu veikals. Daudziem ir kaut kāds priekšlikums, ka uz humpolām staigā tikai kaut kāda šāda tipa cilvēki uz medībām, uz humpolām medījot kaut kādu Adidas zīmolu, bet no savas pieredzes var pateikt, ka tā galīgi nav. Esmu pats vairākas reizes gājis uz humpolām un pirks tur visādi drēbes. Par lētām naudām, uz ko tām izpārdošanām, ka tur vispār vien drēba €1 vai arī tur sveramās, un daudziem radies kaut kāds jautājums. Tad kā nosaka tās summas, kāpēc viņas tik lētas dažreiz, vai kāpēc dažreiz ir kosmos? Šo jautājumu mēs šodien izskatēsim. Pa visu pasauli ir savi tieši tādi sarkani konteineri. Tie ir tā kā nodošanas punkti, viņi ir pilnībā visur praktiski vienādi. Un palielam viņi strādā tādu mehānismu, ka kaut ko ielikt iekšā var, bet neko izņemt ārā nevar. Līdz to, kad šie sarkani konteineri tiek pārpildīti, cilvēki vienkārši atstāja tādu drēbes blakus, tā lai tā kā neizmētātu, un uz mājām jau apakaļ nenesīs, protams, miskastē arī negribās mest. Sanāk tā, ka vienkārši sanāk pārpildīt tos pašus konteinerus, tā, ka man turien gāžās ārā drēbes, šeit var redzēt. Un tas viss vienkārši pa brīšiem sāk veidot tādu tā kā nelielu vienkārši atkritumu kaudi. Tad mudina pamosties vietēju inteliģenci, kā arī vietējos biznesmeņus, jo vietēju inteliģenci ņem tās drēbes un nesā pati, bet vietēji biznesmeņi vienkārši izmakšē kaut kādas drēbes un nes tuvāko humānu un nodotu kādam kāpēc viņam. Tātad, kā un no kurien drēbes, kā vispār drēbes nonāk no tvertnes uz humpolā? Sākumā ir tā, ka tās tvertnes ik pa laikam, tā kā miskas mašīnas piebrauc tādu, tu viņas iztukšo, viņas tie gan privāti uzņēmumi, gan labdarības. Tālāk viņas ved uz noliktavu, kur pēc tam izsortē darbinieki, tad viņas nodezinficē, nomazgā, un tad viņas sūta uz bāzi. Ir vienkārši situācijas, kad ir valstis, bet par to bišķi vēlāk, kur ir pišķi pa daudz tās drēbes nodaldamās, viņas vienkārši nav kur likt fiziski. Tad tās drēbes sapako un vienkārši ieliek konteineros un tad sūta uz dažādām valstīm par kapēkām, vienkārši viņiem vienkārši fiziski nav kur viņas likt. Tās drēbes būtībā pieņemsim aizsūta uz Latviju konteineru, to konteineru pieņem ostā, aizved uz bāzi, un tad uz bāzi nāk visi uzņēmēji cilvēki, un tur pērk tos lielos maisus ar drēbēm. Bet ir kā parasti viens bet, tā, ko to maisus nezini, kas ir iekšā. Tā kā tu nevar redzēt cauri, un tu pat neviens, kas ir iekšā. Tā kā Pandoras lāde, vai arī kaut kas šāds. No tādām valstīm, no kurām visvairāk nāk tās drēbes ar konteineriem uz citām, tā ir Ķīna, apvienotā karaliste, Amerika, Krievija, Japāna un Koreja. Un tās zemās cenas, kas vispārdošanās tās pa €1 uz slāru un tā tālāk, tas viss saistīts to, ka viena tāda Pandoras slāde maksā aptuveni no 10 līdz €20. Kopumā manas domas par humpolām ir diezgan pozitīvas, es neredzu neko sliktu, arī kaut ko apkalnojošu, ejot pērkot drēbes humpolās, bet tiešām lētām pieejamām cenām. Paldies par uzmanību, ceru, ka patika.